pirms es sāku savu stāstu, es gribētu, lai mēs mazliet tā ieelpojam un papriecējam acis pie dažiem izciliem arhitektūras šedevriem. Brīnišķīgi, vai ne? Bet par to, tas patiesībā parāda to, par ko nebūs mans stāsts. Jeb mans stāsts nebūs par rezultātu. Mans stāsts būs par procesu. Ko šoreiz salīdzināšu ar būvlaukumu, tas būs par būvlaukumu skolā, par būvlaukumu manā klasē. Man sauc Ilze, un šos 2 gadus es strādāju Rīgas Juglas vidusskolā, un es mācīju angļu valodu. Kā jau katru stāstu ir jāsāk ar to, kā tad es to iztēlojos, kāda bija mana skaistā vīzija, kad es nācu uz skolu. Es to iztēlojos kā tādu skaistu ēku, pili, kas varbūt nav gluži ar taisnām līnijām celta, bet tomēr tā ir savs apveids, savas konkrētas kontūras. Pirmkārtām, protams, man bija svarīgas tās prasmes un zināšanas, kas ir saistītas tieši ar angļu valodu, bet tam visam pāri bija tādas prasmes un iemaņas, kas man šķita, ka skolāniem noderētu vispār dzīvē kopumā. Tā bija radošā domāšana, kritiskā domāšana, cieņa vienam pret otru, arī pret skolotāju, sadarbības prasme, pārliecība. Un man šķita, ka tagad es iešu un es celšu šo savu skaisto pili. Kā es iztēlojos to vietu, kur es ienākšu? Apmēram lūk šādi. Tāda skaista, zālīta, viss ir gluds, skolēni kaitiņas ganās un gaida, kad es atnākšu un tad šo pili uzbūvēšu. Bet kā bija patiesībā? Jau iepriekš redzētais būvlaukums. Ko tas īsti nozīmē? Izrādās, ka skolēni nedzīvo šajā pasaulē pirmo dienu, un pirms manis bija jau strādājuši citi skolotāji, un viņiem bija kaut kādas zināšanas, viņiem bija kaut kādas prasmes, viņiem bija arī kaut kādas iemaņas, un nesliktas. Daži no tiem jau bija gluži kā debesskrāpi, un patiesībā man bija grūti izdomāt, ko tad lai vēl izdara, kā vēl lai pilnveido viņus. Un te es runāju par 5., 6., 7. klasi. Bet, par dažiem varētu teikt, ka tie ir pamati, bet tas arī ir normāli. Bet ko lai dara tagad tādā situācijā, kad nav gluži zaļa zālīte, bet ir tik atšķirīgi šie līmeņi? Es pastāstīšu par 2 lietām. Pirmkārt, es gluži kā tāds būvdarbu vadītājs devos un centos iepazīt savus mazos arhitektus. Un es centos viņus iepazīt katru individuāli un saprast, kurā posmā viņi šobrīd ir un kā es viņiem varu palīdzēt. Un, jā, to varētu saukt šajā lieliskajā frāzē individuāla pieeja. Bet, nebaidieties, ja jūs tā kā ienākat skolā un tad pirmajā mēnesī jūs tad kāda individuāla pieeja, es nevaru atcerēties, kā viņus sauc, un vispār neatceros, ja es redzu šo skolānu gaitini, es neatceros, viņš mācās 5. klasē vai 7. Tas ir normāli. Mēs esam tikai cilvēki, un tas ir ilgstošs darbs, un galvenais ir tas, ka jūs to ejat, un es to gāju, un līdz ar to pēc 2 gadiem man jau galvā ir skaidrs tas, kur katrs skolēns ir, kas ir viņa nākamie soļi, un es veltu nedēļā laiku, lai ar katru no viņiem aprunātos, un tad vienkārši, lai viņš saprastu tajā brīdī, kad viņš ir nomaldies savā ēkas celtniecības procesā, ko tad viņam darīt tālāk, kā viņam attīstīties konkrēti angļu valodā un attīstot savas prasmes. Bet, protams, es zinu, ka tajā vecumā ļoti liela ietekme ir skolēniem citam uz citu, bet patiesībā tas jau ir arī mums kā pieaugušajiem. Ja kādam ir tāds slinkāks noskaņojums, tas ir lipīgi, slinkums ir lipīgs un tas varētu pielikt visiem. Ne tikai slinkums, visdažādākās emocijas. Jā, parasti mēs domājam tikai par negatīvajām, bet es cerēju, ka gluži tāpat skolēniem varētu pielipināt arī tās pozitīvās emocijas. Un ar pozitīvo es domāju sadarbošanos, cieņpilnu izturēšanos citam pret citu un vienkārši vēlmi strādāt. Vēlmi būt grupā, vēlmi strādāt pārējiem grupā. Tas man bija svarīgi, jo man šķita, ka viņi daudz vairāk var iemācīties cits no cita. Jā, un tagad, ja es jums tā atklāti pajautātu, kā ir ar jums un grupu darbu un pārdarbu, droši vien, tad, kad jums ir kāds cilvēks blakus, kas jums tā ļoti patīk, tad jau tas tā labi iet, bet es domāju, ka jūs atceraties savus skolas laikus.
es neminēšu, bet personīgi man grupu darbs un pārdarbs nav bijis tas iemīļotākais. Un kāpēc? Jo skolā mēs nekad to neveicām. Un tikai tagad, pateicoties treniņam, es saprotu to, cik daudz tur varu iemācīties. Bet tieši pateicoties tam, ka es pat neesmu ideāli, ka man ir vajadzīgs, ka es zinu, ka dažkārt ir jāpārkāp pāri, lai to izdarītu, es varēju arī palīdzēt saviem skolēniem to izdarīt labāk. Un es viņu sapratu, un ar šo izpratni arī viņi ar laiku saprata, kāpēc grupu darbs viņam būtu noderīgs. Cits stāsts būtu par skolotājiem. Arī skolotājiem, tā kā būvdarbu vadītājiem, dažreiz ir nepieciešama tāda kā neliels atbalsts. Viņiem ir nepieciešams, lai kāds viņiem varbūt palīdz saprast, kādā virzienā virzīties. Man tā bija. Un es redzēju, ka skolotāji varētu arī iegūt no šī grupu darba, un tādēļ mēs, kā svešvalodu skolotāji, satikāmies metodiskajā komisijā, un šajā gadā izveidojām kopīgus prezentāciju vērtēšanas kritērijus, kurus viņi varēja izmantot savā klasē. Un tad varētu būt jautājums, kā tad ir pēc šiem 2 gadiem? Vai tā pils ir gatava? Viņā var dzīvot? Vai skolāniem ir attīstīts visas šīs prasmes? Es teiktu, ka gan jā, gan nē. Es uzskatu, ka pēc šiem 2 gadiem es joprojām atstāju savus skolānus kā tādu nepabeigtu būvlaukumu, bet es ceru, ka tās prasmes un iemaņas, kas šo 2 gadu laikā tika attīstītas, kaut kur būs palikušas. Un kritiskā domāšana, grupu darbs un vispārējais, tas būs kā neliels ķieģelīts viņu attīstībā. Un šajā brīdī es gribētu uzdot jautājumu, kā mēs vispār vēlamies iztēloties cilvēku? Vai mēs viņu gribam iztēloties kā pabeigtu ēku, kur vairs nekas nav darāms? Vai mums tiešām patīk cilvēki, kuri uzskata, ka viņi jau ir visu sasnieguši un viņiem nekas vairs nav jāpilnveido? Es personīgi uzskatu, ka skola ir būvlaukums, un skolai ir jābūt būvlaukumam, jo tikai būvlaukumā notiek šīs pārmaiņas. Jā, varbūt arhitektūrā mums patīk vērot šos arhitektūras šedevrus, kas jau ir gatavi, bet dzīvē es ceru, ka mēs vienmēr atstāsim vietu sevi nelielam kapitāliem remontam, un arī skolā, ka mēs palīdzēsim skolēniem vienkārši šajos būvdarbos. Jā, un es, kas esmu pēc šiem 2 gadiem, es zinu, ka esmu nepabeigta ēka, un man šķiet, ka tas ir pats skaistākais. Paldies!